Sveiki, sveiki visiem. Šodien tāds sniedziņš snieg, skaisti aiz loga, viss tāds balts pamazām paliek, ziema beidzot ir klāts, tā tik forši tas ir. Uzreiz tāda noskaņojums arī ceļās tie tumšie vakari un tumšie rīti. Šobrīd viss tāds tumšs un tagad tāds paliek gaišs, uzreiz tā patīkami forši paliek. Tas tā riktīgi labi. Uzreiz arī noskaņojums uz augšu. Tā kā es nezinu, kā jums ir ar sniegu. Nu, mums Rīgā snieg Jaunmārupē. Nu, tad jūs Rīgā esat laimīgi, mums Liepājā nekas nav, tikai mazliet sals. Ja, nu redz kā. Bet mums tāds sniedziņš jau viņš tāds maigs, tāds mīgs, tāds foršs, tāds krīt. Viegls tāds. Nu, tad man šodien fiks jābrauc uz Rīgu noķert Ziemassvētku sajūtu. Droši brauc ciemos, gaidīsim. Jā. Tā, nu labi. Es domāju, ka es pamazām sākšu. Šodien mēs runāsim par desertu tekstūrām, kā radīt gaisīgus, traukstus, krēmīgus un perfekti sabalansētus desertus. Tad man pirmais jautājums būtu, kas mums šodien šeit ir ieradies. Varbūt ierakstiet cipariņu 1 čatiņā, ja jūs esat pavisam iesācējis, cipariņu 2, ja jūs jau kaut ko gatavojat, un cipariņu 3, kad jūs jau ne pirmo reizi piedalāties webināros, varbūt kaut kā tā. Tad es pastīšos, kas mums šodien te ir uz vietas. Sabraukuši, sanākuši. 2, 3, 2, 3. Ir arī vieninieciņi. Jā. Nu, forši. Nu, jebkurā gadījumā es 1, 2, 3 arī baigi labi. Forši. Reku pēc akadēmijas jau mums arī no akadēmijas. Indra ir. Čau, Indra. Forši. Jā, baigi labi. Nu, jebkurā gadījumā būs kaut kas arī šodien noderīgs, arī jums. Tad mēs, protams, akadēmijā to visu tā kā dziļāk izskatām. Šodien es izstāstīšu tā kā vairākas tēmas, apkopotāk, un domāju, ka būs jums arī interesanti. Tāds interesants jautājums. Vai jūs vispār zinat, kas ir tekstūras? Jūs varat arī atbildēt, varat ierakstīt čatā, kā jums ērtāk, varat arī vienkārši mikrofonu ieslēgt un pateikt, kā jūs domājat, kas ir tekstūras desertos. Vienkārši interesanti tā kā paklausīties no jūsu puses, kā jūs to redzat, kā jūs domājat, kas tas tāds ir tekstūras. Tāds it kā vārds, jā, tekstūras varbūt. Būtu interesanti paklausīties, kā jūs domājat, kas tas tāds ir. Varat uzrakstīt, es pagaidām iepazīstināšu tad ar sevi. Tā, kamēr jūs rakstat, kāpēc man, rekord, tā. Tā, šito mēs atgriezīsimies. Tātad mani sauc Jūlija, esmu Saldās paradīzes dibinātāja. Šeit jau ir tas bišķi novecojis, jau vairāk nekā 6 gadus. Gatavoju iepriekš tā kā pēc pasūtījuma, jā. Un tagad vairāk. Kaut kā jūs man pazudāt? Tā. Jā, tātad dalos arī ar savu pieredzi klātienes meistarklasēs, un tagad esam izveidojuši arī tādu kā akadēmiju. Tas arī tāds nav jābaidās no vārda akadēmija, jo citas dažreiz tā kā atbiedē. Akadēmija tur ir jāmācās, un tur es kā skolotāju jums likšu atzīmes, tā tur nav. Tas ir vienkārši tāds foršs kā hobijs, kā tusiņš, arī kā tu tā kā uzzini visu laiku kaut kādas jaunas tēmas, attīsties, tā kā mācies pagatavot jaunas desertus un tā kā tas ir mans tāds, man ļoti patīk tā akadēmija pašai, jo es arī paralēli kaut ko priekš sevīm jaunu atklāju, un man arī patīk mācīties un arī nodot zināšanas. Nu, lūk, jā, un pēc savu otrā dekrēta, tā kā aizgāju no direktoras darba un sāku gatavot kūkas.
Jā, saldā paradīze mums tā kā iedalās tādos tā kā 3 virzienos. Ir klātienes meistarklases, tagad 7. decembrī mums būs sierakūku meistarklasīte un piparkūku meistarklase 14. decembrī. Tā kā, ja ir vēlme, ja ir laiks, ja gribās klātienē, tā kā studijā satikties, tad es jūs gaidīšu. Vienkārši uzrakstam uz info, gribu piedalīties un visu info@saldaparadīze.com. .lv, piedošana. Tad mums ir tā akadēmija, bet es par to bišķi vēlāk izstāstīšu tā kā prezentācijas beigās. Un arī, protams, ir online apmācības. To es arī sapratu laikam ejot, kad tā kā meitenēm, kuras dzīvo tālāk no Rīgas, ja nevienmēr sanāk atbraukt klātienē, iemācīties kaut kādu jaunu desertu, bet var to iemācīties arī attālināti. Un no tās attālinātās apmācības nav jābaidās, jo ir cilvēki, kuri attālinātas apmācības tā kā neuzskata par apmācībām, bet īstenībā tur ir tādā ziņā ir forši, ka tu vari vairākas reizes skatīties video materiālus, tu vari pārlasīt vairākas reizes arī tos PDF materiālus, jā, un, protams, mums ir atbalsta čats, kur es vienmēr palīdzu atbildu uz jautājumiem. Jā, tagad es pa tām tekstūrām atgriezīsimies, un es redzu, mums ir kaut kas uzrakstījis, tātad tekstūra ir deserta rokraksts, jā, tā varētu nodefinēt. Dažādu frakciju produktu salikums, kas veido labāku garšu un sajūtu. Jā, ļoti forši, pareizi, ļoti labi, paldies. Nu, lūk, tātad, jā, šodien mēs runāsim tātad par vienu no tādām svarīgākajiem aspektiem konditorijā, tad tās ir tekstūras. Un deserta tekstūras rada tādu wow efektu. Un ir tās deserta tekstūras ļoti dažādas, tās ir tā kā sajūtas, ja? Gaisīgs deserts, vai viņš ir tāds kā zīdains, vai tieši kraukšķīgs, vai viegls, vai trausls, vai var arī, protams, par kombināciju mēs arī parunāsim, bet kombinējot šīs te tekstūras, rodas tāds wow, tāds efekts, ja? Kas ir arī ļoti forši. Nu, tā kā, kad mēs pieņemsim kožot, mums mutē rodas tādi, tā kā, nezinu, tā kā vairāki dažādas sajūtas. Jā, tātad, webinārā mēs šodien parunāsim par tādām tēmām kā tekstūru pamati konditorijā, mīklu tekstūras. Es viņas tā kā iedalīju 3 daļās - mīklu tekstūras, kremu un pildījumu tekstūras un šokolādes un glazūru tekstūras, ja? Jo principā tā kā deserts viņš tā arī sastāv. Tur ir vai nu tā kā pamatā mīkla, tur ir kāds krēms un ir arī, ja tā ir kūka, pieņemsim, vai kāds deserts, kuru mēs glazējam, tad tur ir vai nu glazūra vai, nu, tā kā es iedalīju šokolādes un glazūras tādā tā kā sadaļiņā. Lai būtu vienkāršāk tā teikt, tādā ne super dziļi profesionāli, bet lai ir visiem tā kā saprotams, ja? Un jā, par to tekstūru kombinēšanu un par dažādu mazu problēmu risināšanu. Nu, jo gatavojot mums, jebkurā gadījumā mēs sastopamies ar kaut kādu, dažreiz var gadīties kaut kas mums nav sanācis. Ja? Tad kas ir tekstūra? Tekstūra ir tāda sajūta mutē, kopējā sensora pieredze, ko sniedz deserts. Bez pareizas tekstūras tā kā nav iespējams panākt to rezultātu. Un kas tad veido to tekstūru? Tur ir tātad struktūra, ja? Deserta struktūra, kā sastāvdaļas ir sakārtotas tādā molekulārā līmenī. Tās ir tās biskvītā mazās poriņas, tam pašam olu baltumam tur arī ir tās mazās gaisa bumbiņas, ja? Vai tieši otrādāk ir spīdīgs, ir glancēts, ir staipīgs, ir košļājams, ir kraukšķīgs, ja? Tad tā ir tā struktūra. Nākošais ir proporcijas. Proporcijas arī ir tā kā sastāvdaļa attiecība viena pret otru. Ja mēs ļoti daudz ieliksim, pieņemsim kādā desertā miltus, tad mums sanāks ļoti ciets, ja? Tas deserts. Tāpēc te ir jāskatās arī proporcijas, ja, tā kā viena pret otru.
Nākošais ir apstrādes veids, ja, kā mēs fiziski iedarbojamies paši uz to masu. Tātad ar mikseriem, ar blenderiem, ar rokām, ar lāpstiņu, ar putojamo slotiņu. Respektīvi, tas ir tas, kā mēs, nu, tā darbība, kā mēs strādājam ar to masu. Nu, un, protams, pats galvenais, manuprāt, vispār ir vissvarīgākais konditorijā, tad tā ir temperatūra, nu, un, protams, proporcijas tas būs otrajā vietā, jo mēs visu sveram uz svariem, mums nav ne glāzes, ne karotes, ja, mēs sveram uz svariem, lai mums sanāktu pareizās proporcijas. Un tieši tas pats attiecās uz temperatūru, jo temperatūra arī ir ļoti svarīga. Gan tad, kad mēs savienojam sastāvdaļas, gatavojot desertu, jo visi deserti gatavojās, tā kā mīklas dažādi gatavojās, visi deserti tā kā dažādi gatavojās, ir sava tehnika. Un, pieņemsim, ja mēs runājam, kas mums šomēnes ir tēma, pieņemsim, kārtainā mīkla, tad šeit visām sastāvdaļām ir jābūt augstām no leduskapja, tā kā visam ir jābūt augstam, ja? Un tad mēs strādājam ar to mīklu. Pieņemsim, ja mēs runājam par kādu biskvītu, klasisko pieņemsim, ja, tad tur ir jābūt visam tā kā istabas temperatūrā, ja? Tur olām ir jābūt istabas temperatūrā un tur, nezinu, pienam, siltam un tā tālāk, ja? Tā kā, respektīvi, temperatūra arī ietekmē. Un ja mēs gatavojam arī kremus, te temperatūra arī būs ļoti svarīga, jo ja mēs savienosim tā kā augstu kopā ar karstu, tad var rasties tur kunkuļi, var atslāņoties, nu, par tādām mazām problēmām mēs parunāsim pēc tam tālāk. Tātad, tad kas ir tie 5 galvenie faktori, kas veido tekstūru? Ir tātad sastāvdaļu proporcijas, to, ko mēs tikko izrunājām, tā būs tā attiecība starp miltiem, cukuru, taukiem, olām, un tas ir tā kā pamats, ja? Jo tāpēc es arī saku vienmēr, ka konditorija tas ir tāds ļoti, nu, nevar te ar karotēm, ar glāzēm, ja, te ir jābūt tādai pieejai, ka mēs tomēr visus sveram, ja, tā kā uz svariņiem, ja tur ir norādīts tur 20 gramu, tad mēs tos 20 gramus arī norādam. Nākošais tad tā ir tā temperatūra, kas ir ļoti svarīga, ja, gan pie cepšanas, gan tad, kad mēs savienojam, mīcīšanas, maisīšanas tehnika, tad te ir par to putošanu, kur mēs vai no ar putojamo slotiņu, arī ātrumi pieņemsim, ja, tad, kad mēs putojam olu baltumu, ja, tad šeit arī te ir ļoti svarīgi no sākuma mēs saputojam to olu baltumu uz ātrā ātruma, bet pēc tam mēs tomēr viņu putojam uz vidēja ātruma, tamdēļ, lai mums tā kā neizveidojās uzreiz tās putas ļoti cietas un lai cukurs paspēja izšķīst, ja, tas ir tamdēļ. Tad nākošais ir tas cepšanas režīms, te mēs arī skatāmies ne tikai uz to temperatūru, kas ir norādīta, bet mēs arī skatāmies, jo ir augšas apakšas režīms, ja, tagad jau meitenes, kuras tur divnieciņu ierakstīja, mēs jau zinām, kas ir tā kā augšā apakša režīms vai kas ir režīms ar konvekciju, ja, pieņemsim. Šie ir tie 2 biežāk izmantotie režīmi, bet ir, protams, arī vairāki tie cepeškrāsnī režīmi, ja, tur grils un viss kaut kas tāds, bet konditorijā mēs izmantojam pārsvarā tikai 2, tie ir augša apakšā un tā ir cepšana ar konvekciju. Un kas vēl ir, jā, tāds viens tāds biežāk ignorēts solis, jā, tā ir tā atdzesēšana un atpūtināšana. Mīklai, tāpēc ir receptes, kur pa lielam var, pieņemsim, atstāt gatavo mīklu leduskapī uz 4 stundām, vai arī, pieņemsim, es parasti saku, labāk sagatavojam iepriekšējā dienā, atstājam leduskapī, tad tā mīkla viņa tā kā ievelkas. Es varu atrast, kur pa velti var paklausīties desertiem. Kā lūdzu? Nē, tas nebija jums. Es domāju, man skaņas vajag. Labi, tā. Nu, lūk, jā, un tātad te ir tas viens punktiņš, kas parasti tā kā
ne parasti, bet gribās varbūt ātrāk pagatavot, gribās jau tā kā, kur ir recepte, vai es tūlītās šodien uzreiz arī uztaisu, neatpūtināšu un uzreiz tā kā pagatavošu. Tad var tur būt vai deformēties tas deserts, vai varbūt nepacelties, ja tā ir ar augu mīkla, vai, respektīvi, ir kaut kādas tādas lietas, kas tā kā, neizdodas tā kā vajadzētu izdoties, ja. Tad mēs esam nonākuši pie tieši runājot par mīklu tekstūru veidiem, ja, tad te ir biskvīts. Biskvīts tā būs tāda putota masa ar daudz gaisa burbulīšiem, kas veido tādu gaisīgu struktūru. Un te ir tas, ka šo mīklu mēs ļoti minimāli mīcam. Ja? Šeit ir tā, ka mēs saputojam olu masu, pievienojam sausās sastāvdaļas un pieliekot sausās sastāvdaļas, atceramies šo te lietu vispār tā kā tādu kā, nezinu, kā likumu konditorijā, ja? Kad tad, kad mēs esam šķidrās sastāvdaļas sajaukuši, saputojuši, un tad mēs, kad pievienojam sausās sastāvdaļas, mēs iecilājam ar lāpstiņu. Tas vienmēr būs viss, kas saistīts pa lielam ar biskvītiem. Ja? Te ir tā, kad mēs iecilājam, jo ļoti bieži ir gadījies tā, kad meitenes ir tā kā saputojušas, un tad, kad pievieno sausās sastāvdaļas, viņas turpina putot, pieņemsim, ar mikseri. Un tad mums, protams, biskvīts nesanāks, viņš nebūs gaisīgs, viņš būs tāds kā, tur var būt dažādas kļūdas, ja, ka viņš tur nav vai nu uzpacēlies, vai nu viņš ir blīvs iekšpusē, vai nu ir tādi kā mitri, tādi kā izveidojās ļoti daudz glutēns, un sanāk, ka tas biskvīts, viņš iekšpusītai ir tāds kā vienā pusē, tāds kā ciets, ja, tāds kā mitrs, kā neizcepies, kā jēls, ja. Tas ir tam dēļ. Nākošais ir elastīga kliņģera mīkla, ja, un šeit tad būs vajadzīga tiešām ilgāka mīcīšana. Šis attiecās arī uz rauga mīklu, ja, tā ir tā mīkla, kuru mums ir nepieciešams tiešām tur ļoti labi samīcīt, tur ir nepieciešams pat 10 minūtes varbūt ir jāmīca, jā, rokām, lai tā mīkla izveidojās tāda viendabīga, nelīp pie rokām, ja, un tad mēs to mīklu atpūtinam, veidojam no viņas jau tad tos desertus un cepam, ja. Un nākošā ir trauslā smilšu mīkla, viņa sastāv tātad no augstām sastāvdaļām un minimāli tiek apstrādātas. Šeit ir svarīgi, lai neveidojās tas glutēns. Ja, jo, ja mēs kārtaino mīklu vai mēs šo te smilšu mīklu ļoti ilgi mīcīsim, mums izveidosies glutēns un tā mīkla būs diezgan cieta. Ja? Un tad kādas ir tās tādas biežākās kļūdas un to risinājumu, ja? Tad ja masas saplok pēc putošanas, tad šeit ir tā, ka mēs pārmaisam miltus. Te arī ir tas, ko es teicu, kad meitenes, pieņemsim, ar to mikseri turpina iejaukt sausās sastāvdaļas biskvītā. Ja? Tad ir gatavs biskvīts ir kā gumijots, tad šeit ir arī tā kā vairāk gan temperatūra, gan arī tā pārmaisīšana, ja sanāk tāds kā gumijots. Un, ja biskvīts ir iekritis, tad te ir tā, šeit ir vēl viens tāds maziņš likums, arī varat sev iegaumēt, jā, tāds, nezinu, man šķiet, ka tas ir tāds ļoti svarīgs, un es uz to arī tā kā spiežu, kad pirmās 10-15 minūtes mēs nevaram krāsni vaļā, ja? Jo tad mēs ielaižam augsto gaisu, mēs to desertu tā kā nobiedējam, un viņš, protams, viņš var sarauties, viņam var iekrist vidus, te var atgadīties pa lielam viskaut kas, ja? Tāpēc pirmās 10-15 minūtes nevaram krāsni vaļā. Tad ir smilšu mīklas, pieņemsim, kas attiecās uz smilšu mīklu, ja? Tad vai tas šis būs arī uz kārtaino mīklu attiecās. Kādas ir tad tās kļūdas? Ja? Ir tas, ka mīkla paliek tāda ļoti cieta. Tas nozīmē, kad jūs esat izmantojuši, pieņemsim,
siltas sastāvdaļas un samīcījuši, bišķi pa daudz, ja, un tamdēļ sanāk, kad tā mīkla var būt ļoti cieta kā akmens. Tad mēs izmantojam augstus produktus, ja, tas būs arī ļoti svarīgi. Un pieņemsim smilšu mīklu, kad mēs strādājam ar to, tad var pat, nezinu, palikt kaut ko tādu ļoti augstu apakšā, lai tā mīkla tik ātri nesasilst. Ja? Un tad pēc cepšanas ir smalki graudaina, tad te arī ir mīcīta pēc iespējas tā kā mazāk, un cepoties, pieņemsim, zaudē formu, tas nozīmē, ka nav atpūtināta tā mīkla. Ja? Tas ir par mīklām. Un tagad mēs pāriesim uz krēmiem, krēmu tekstūru pasaule. Tad ir krēmi, tā saucamie musi. Musi tie būs tie putotie, tas būs tā kā saputot saldais krējums vai olas, ja, pamatā. Tad ir tie stabilie krēmi, tie būs, pieņemsim, sviesta, Šveices vai Itālijas meringes krēms, krēmsiera krēms. Tie ir tādi, kas ir piemēroti vairāk pildījumiem un arī var tā kā dekorēšanai tos izmantot. Un tad ir nākošais, tātad biezāki pildījumi, tie arī būs, tātad tie varētu būt kā panna cotta, crème brûlée, kaut kādi tādi biezāki šokolādes krēmi, un šeit ir ļoti svarīga loma stabilizatoriem. Lai dabūtu to struktūru, tad mēs izmantojam tādus stabilizatorus kā želatīns vai agar-agars. Un tad te ir tā, tas būs, tūlīt pastīsimies, jā, tad tas būs tā, kad, respektīvi, tas būs tā, kad, ja mēs pieliksim pārāk daudz želatīnu, tad mums būs tāda kā gumijota tā struktūra, ja, tātad nedrīkst pielikt pārāk daudz želatīnu. Ja, ja mēs pieliksim pa daudz želatīnu, tad mums būs viss tāds kā želē konfekte ļoti ciets. Ja? Bet, ja mēs gribam pagatavot, pieņemsim, musu vai panna cotu, tad atceramies, ka želatīnu te pārāk daudz nevar likt. Ja? Labāk likt mazāk, un es, kad mācījos arī tajā skolā par musu kūkām, tad tur mūs mācīja tā, ka mēs no sākuma mazā glāzītē uztaisam, pieņemsim to emulsiju, pievienojam saldo krēmu saputoto, jā, pieņemsim un pievienojam arī to, nu, kā pie emulsiju želatīnu, un pēc tam mēs pievienojam to saldo krēmu un liekam to mazo glāzīti leduskapī uz, tā kā testējam un skatāmies, kā spēlē tas želatīns, jā, cik daudz mēs varam pielikt. Un, pieņemsim, izveidojot vienu tā kā to emulsiju, tad var pievienot dažādu daudzumu želatīna, un tad gala rezultātā salīdzināt, kādas ir tās tekstūras, ja, kā ir tas pēc garšas. Tātad, ja krēms, pieņemsim, atslāņojās vai tāds paliek kā šķidrs un kaut kur tādiem kā, nu, tā kā šķīst, ja, tas nozīmē, ka te mēs neesam to paskatījušies temperatūru. Ja, tā kā te ir visdrīzāk tā kļūda, kad ir bijis kaut kas augsts un kaut kas bijis silts. Ja, un tad, kad mēs savienojam, tad mēs dabūnam to slāņošanos. Ja, šeit ir jāskatās, lai mums būtu vienādas temperatūras. Ja kristalizējās cukurs, tas nozīmē, ka secībā, sastāvdaļu pievienošanas secība nav bijusi pareiza. Ja? Un, pieņemsim, ja ir tā kā kunkuļi, tad šeit vienkārši ir jāskatās arī to disciplīnu, kā mēs to visu atdzesējam. Ja? Tā kā mēs līdz tai istabas temperatūrai, tad mēs pievienojam tur nākošo sastāvdaļu, visu sajaucam, ja? Un te ir tā kā tā, nu, tas ir tas, kam ir jāsako arī līdzi, ka mēs nevaram tā kā uzreiz pie karsta, ja, tur pielikt. Tas ir vairāk tā kā uz tiem kremiem musiem, ja. Un runājot par šokolādi, šokolādei ir tātad
daudzveidīgas tekstūras. Pati pa sevīm šokolāde, tad, kad mēs viņu temperējam, ja, tad, ja mēs esam pareizi šokolādi temperējuši, tas nozīmē, ka mēs esam šokolādi izklausējuši, un tad mēs viņu tā kā atgriezuši atpakaļ tā kā tajā cietajā stāvoklī. Ja mēs visu pareizi tehniski izdaram, tad viņa atpakaļ sacietē. Ja viņa ir tur matēta, ja viņa netur formu, ja viņa ir elastīga, tas nozīmē, ka šokolāde nav pareizi temperēta. Un tad kāda būs tā tekstūra pēc šokolādes temperēšanas, viņa ir kraukšķīga. Pilnīgi tad, kad mēs salaužam šokolādīti, mēs varam dzirdēt, cik skaļi tā nokraukšķi. Ja? Tad ir šokolāde var būt tā kā mīksta, un te būs tas krēmīgs, bagātais ganašs. Ganašs te arī būs, tad, kad mēs kādu šķidru daļu, kādu ne šķidru daļu, bet šķidrumu, tie var būt saldais krējums, tas var būt kāds ogu augļu biezenis, tas var būt, respektīvi, kaut kāds tējas sīrups, jebkas palielam, ja? Un ja mēs to savienojam kopā ar šokolādi, tad mēs varam izveidot ganašu. Ja? Un tad sanāk tā, ka ganašs tā ir tā kā šokolāde plus šķidrums, un ja mēs viņus tās abas divas daļas tā kā savienojam, arī šeit ir tā kā to tehnoloģisko procesu ir ļoti svarīgi pareizi izdarīt, un tad mums izveidosies tāda ļoti forša, mīksta, šokolādīga, bagātīga konsistence, ja, tad tekstūra. Tad ir plūstošā. Plūstošās ir, tās ir siltas glazūras, kas pārklāja desertu. Tās var būt, pieņemsim, tad, kad mēs taisam kūkai tādus, ka notak, nu tā kā tādi kā pilieni. Te var būt arī, tad, kad mēs pārklājam kādas bulciņas ar glazūrām, un, protams, te arī būs glazūra. Jā, tās būs tās. Un šeit tās, kas ir tā kā spīdīgas glazūras, te ir tāda perfekta spoguļu glazūra. Tās ir parasti vairāk izmanto kaut kādiem tagad modernajiem desertiem, ja, kas ir tur groziņos, musa bumbiņa pa virsu, un tad tā tiek pārklāta ar kādu spīdīgu spoguļu glazūru, vai tās ir arī tās pašas musu kūkas, ja. Jā, tas būs tālāk. Tātad, kas attiecās uz ganašu, tad ganaša tā ir tā kā vienkārša emulsija no šokolādes, nu, un saldā krējumā, tad nav tikai saldais krējums, te būs jebkāds, nu, ne jebkāds, bet, nu, pa lielam šķidrā daļa, šķidrums, jā, tas var būt saldais krējums, tas var būt, bet te ir jāskatās arī, protams, kakao sviesta un tauku saturs. Jā, lai mums tas ganašs sanāktu. Īspār ļoti haotiski runāt. Nu, viņi jau nav nekāda tāda profesionāla. Jā. Nu, lūk. Un tad sanāk ir Atvainojiet par vārdiem, ko daži labi te komentēja, ja? Bet, nu, tā nedrīkst. Jā, visu cieņu un klausamies. Paldies. Paldies jums. Nu, ja nav interesanti, jūs vienmēr varat atslēgties un mācīties pie citiem profesionāļiem. Tā kā tas ir jūsu brīva izvēle, te neviens nav spiests klausīties. Tā kā tā, ja? Nu, lūk, es vienkārši dalos, tāpēc, kad es nezinu, man liekas, ka tas ir interesanti, man tas pašai ir interesanti un tā kā, nu tā. Jā. Tātad, kas attiecās uz to ganašu, ja, tad mēs savienojam divas daļas, šokolādi kopā ar kādu šķidru daļu un tādā veidā izveidojam to, to ganašu. Tad ir izmantotas, svarīgi ir, lai būtu tas tauku saturs un kakao sviesta saturs. Par kakao, par šokolādi jūs varat paskatīties arī ir mums bijis, ja ne aizpagājušā mēnesī bija no kakao pupiņas līdz šokolādei, arī bija tāds webinārs, tā kā tas arī atrodās mājaslapā, var arī to noskatīties, ja kāds vēl nav redzējis. Un emulsēšanas tehnika, tad te ir tas, kad mēs šokolādei uzlējam virsū to šķidrumu, tad mēs viņu sablenderējam, un mums sanāk tāda kā
sanāk ganaši, ja? Un tā emulsija, kuru mēs tā kā esam sagatavojuši, mēs viņai varam pievienot saldo krējumu, un tad jau mums pēc tā ganaša var sanākt cita struktūra un cita tekstūra. Ja? Tad jau būs viņa gaisīgāka. Un atkarībā no proporcijām ganaši var būt gan stīvs pildījums, gan arī plūstoša glazūra, gan stabils krēms, gan dekorēšanai, gan arī var to stabilo krēmu likt kūkām kā pildījumu. Ja? Un kādi tad ir glazūru veidi? Tie, kas mani varbūt pazīst vēl kādu laiku atpakaļ, tad, kad es tikko vēl sāku, tad es ļoti daudz liku musa kūkas, kad es mācījos, es arī gatavoju pēc pasūtījuma, un tad tur bija tās 3 glazūras. Spoguļu glazūra, šokolādes glazūra un neitrālā glazūra. Un spoguļu glazūra tā ir tāda ļoti spīdīga, pārklājam mēs musa kūku, spīdīgumu dod glikozes sīrups, un tad tās kūkas tādas viņas izskatās tiešām kā spogulis, un var pat redzēt savu, tā kā sevi var ieraudzīt kā spogulī. Ja? Jā, tad ir šokolādes glazūra. Nestaigāju. Tad ir šokolādes glazūra, kura ir arī viņam iedod tādu bagātīgu šokolādes nokrāsu, tāda brūna, un viņa tiešām arī ļoti forši ir, kad mēs pārklājam kūku, arī var redzēt, kā spogulī sevi atspīd, ja, un tad ir arī neitrālā glazūra. Tā ir caurspīdīgā, un neitrālo glazūru kādreiz izmantoja, pieņemsim, tad, kad dekorēja kūkas ar svaigām ogām, tad pārklāja pāri ar neitrālo glazūru, lai tās odziņas ātri nesabojājās. Ja? Un savienojot, pieņemsim, spoguļu glazūru un neitrālo glazūru, galvenais izdarīt to tehniski pareizi. Mēs no sākuma pārklājam spoguļu glazūru vai šokolādes glazūru, un tad mēs to neitrālo glazūru nokrāsojam kādā citā krāsā, lai viņa būtu nevis caurspīdīga, bet balta, pieņemsim, un ļoti forši var uztaisīt to leopardo efektu, ja? Vienkārši tur strauji novalkot to spatulu, un tādā veidā mums izveidojās leoparda vai citi viņu sauc par zirnekļu tīklu, ja? Tā kā viņš ļoti smuki izskatās uz kūkas. Jā, un tad, ja mēs runājam par tekstūru kombinācijām, tad kāds ir tad perfekts deserts? Perfekts deserts, tas ir tas, kad mēs savienojam, tas ir kontrasts, tad, kad mēs savienojam 2 dažādas tekstūras. Un var arī izveidot viņas kā daudzslāņu. Ja? Pieņemsim trausls un krēmīgs. Ja? Un tas jau uzreiz dot mums tādu foršu tekstūru. Un ir tādi, un ja mēs paņemam kā piemērus, ja, tad pieņemsim Pavlova, tā ir ārpusītē kraukšķīga, pa vidu mēs liekam mīkstu vidu, kas ir ogu vai augļu, vai arī var pat kaut vai tur šokolādes ganašu ielikt, kam kā garšo, ja. Un pa virsu gaisīgs krēms musa kūkām. Tad tur būs tāds maigs mus uz kraukšķīgas pamatnes un tur spoguļu glazūra pāri. Pieņemsim šū desertam. Tur būs tāda plaucētā mīkla, tad viņa ir tāda diezgan trausla un iekšpusītē zīdīgs krēms. Un ja mēs pārliekam vēl pāri krakelīnu, tad viņš jau izveidojās kā 3 tādas tekstūras, ja, tad būs kraukšķis, iekšpusē zīdains krēms un kraukšķis un pati tā mīkla tāda diezgan mīksta un patīkama. Un ja mēs paņemsim kā tarti, tad tarte viņa ir tāda kraukšķīga smilšu pamatne un maigs pildījums iekšpusītē. Un tartēm tagad arī vai nu tur var ganaša puķītes uztaisīt, ja pa virsu, tad tas arī vēl piedos tādu kā vēl vienu garšu klāt, jā, vai pieņemsim to saputoto olu baltumu, jā, tā kā meringu var arī uzlikt pa virsu, un tas arī uzreiz tāds gaisīgs, krēmīgs un kraukšs, jā. Nu, mūsdienās tagad tā mēs eksperimentējam, bet ja mēs tā iedziļinamies un paskatāmies, tas viss nāk tā kā no pamatiem, un ja tu māki tā kā tos pamatus, tad jau tu varēsi pēc tam arī izveidot jebkādu
desertu. Vienkārši izdomā, ko tu tā kā vēlies, ja, un savieno, un tad kombinē un baudi. Un tad tehnoloģiskie slepenie punkti. Tātad tieši šie mazie, bet svarīgie principi nosaka, vai tekstūra būs perfekta. Tas ir emulsijas, kas ir, šeit ir ļoti svarīgi, tas, ko es arī minēju, kad tauki ir jāsavieno ar šķidrumu, un tad mums sanāk tāda kā emulsija. Un tas arī būs tas ganašs. Ja? Tātad emulsija plus tauki sanāk ganašs. Tad ir želatīns vai agars. Ja? Agaru vairāk izmanto zefīriem, želatīnu vairāk izmanto citiem dažādiem desertiem, tie ir ļoti daudz. Es vispār domāju, ka ja mums ir nākošā tēma 15. decembrī mums būs par Ziemassvētku desertiem pasaulē, tad nākošo es laikam saprotu, ka būs jāpaņem želatīni un agari, jo tā ir arī tāda diezgan dziļa tēma, ko var daudz ko pastāstīt. Un tiešām, tas tāds, tur arī var patestēt ar tām glāzītēm, lai jūs arī tā kā saprotat, kā atšķirās tekstūras. Tad ir proteīni, kas ir tā kā olu baltumi un citi proteīni tā kā struktūras veidošanai. Un tauku loma, sviests vai eļļa, ja, tad kristalizācija un ietekmē to uz mīkstumu. Respektīvi, ja mēs pievienosim pie mūsu klasiskā biskvīta drusciņu eļļu, ja, tur arī ir jāskatās procentuāli, nevar pārāk daudz, 20 grami aptuveni to var darīt. Jūs redzēsiet, ka uzreiz mainīsies biskvīta tekstūra. Viņš uzreiz paliks savādāks, mīkstāks. Ja. Pielējot, pieņemsim, karstu ūdeni verdošu, arī mainās tekstūra. Ja, tā kā, tas jau būs kā šifona biskvīts. Respektīvi, pievienojot eļļu vai sviestu vai arī kaut kādu citu šķidrumu, uzreiz mums mainās tekstūra. Ja. Un tas, protams, viss ietekmē uz garšu un uz uz to tekstūru. Tātad, un dzesēšanas tā kontrole, ja, tā kā te mēs arī pakāpeniski atdzesējam. Pa māju. Jā. Tad mēs, Cienījamie klausītāji, varbūt tomēr var cienīt runātāju un klausītājs. Izslēdzat to savu mikrofoniņu uz to brīdi, ka jūs gribat sarunāties. Paldies jums. Jā. Es mēģinu, es redzu, kad runātājs, ja ir tāda iespēja, kad var tā kā izslēgt, es viņu varu piespiest šeit, bet es ne visiem, tā kā citiem ir kaut kādas funkcijas, ka es nevaru to izslēgt, bet paldies jums par atbalstu. Tā. Un kādas ir tad visbiežākās kļūdas, gatavojot tekstūras? Tad ir nepareiza temperatūra, pārāk augsts sviests vai pārāk karsta krāsnes. Te mēs skatāmies, ja mēs gatavojam, te ir tā, ja mēs gatavojam, pieņemsim, kremu, tad mums ir jābūt visām sastāvdaļām vienā temperatūrā. Bet ja mēs gatavojam, pieņemsim, kaut kādas, te ir arī, tā kā ir jāskatās, kā ir pēc receptūras, jā, jo ļoti bieži, tā kā, es arī, tad, kad mācu, es vienmēr tā kā rakstu uz kādas temperatūras, kādas uguns, kādas sastāvdaļas mēs ņemam augstas vai no ledskapja vai tur siltas un tā tālāk. Jo šis viss tiešām ietekmē uz rezultātu, kāds mums deserts sanāks. Jā, tāpēc te ir jāskatās, kā ir rakstīts receptūrā, bet tas arī ir tā, ka pieņemsim, smilšu mīklai ir ļoti svarīgi, lai viss būtu augsts. Kārtainai mīklai ļoti svarīgi, lai viss būtu augsts. Pieņemsim, tur biskvītiem tieši otrādāk. Te ir jābūt visam tā kā istabas temperatūrā. Jā, tā kā, te ir jāskatās. Vēl ir tāda maziņš tāds lifehacks jums, ko es varētu pateikt. Pieņemsim, ja jūs redzat, ka ir receptūrā rakstīts, kad olām pievienojam cukuru,
Tas nozīmē, ka olai ir jābūt labāk istabas temperatūrai. Kāpēc? Jo iedomājieties, ka jūs, pieņemsim, esat ielējuši savu tēju un pievienojat cukuru. Un cukurs kādā tējā ātrāk izšķīdīs. Noteikti, ka karstajā, pareizi, ja jūs pieliksiet cukuru augstajam ūdenim un mēģināsiet viņu sajaukt, tas process aizņems ilgāku laiku. Un es vienmēr cenšos arī ar jums dalos, atceramies vienu šo lietu, kad ja mēs liekam, ja mums receptē ir rakstīts, ka mēs pievienojam cukuru pie olām, tas nozīmē, ka mēs, tas nozīmē, ka ir jāpievieno pie olām istabas temperatūrā. Ja? Tad ir nepareiza mīcīšanas tehnika. Ja mēs pārmaisīsim pārāk daudz biskvītu, tāpēc pieņemsim viss, kas attiecās uz biskvītiem, tad te ir tā, ka mums ir jāiecilā, saputotajā olu baltumā, tajā šķidrajā masā mēs izsijājam sausās sastāvdaļas, un mēs tās sausās sastāvdaļas, mēs viņas pievienojam pie šķidrās daļas un ar lāpstiņu iecilājam, ja? Līdz mums nav nekādi kunkulīši. Jo savādāk, ja mēs ar mikseri to daram, tad mums būs tas biskvīts blīvs, ja? Un viņš uzreiz nosēdīsies, un tur izveidojās glutēns, viņš var būt gumijots un tā tālāk. Ja? Tāpēc tas attiecās uz biskvītiem. Bet, pieņemsim, ir kaut kādas kā raugu mīkla, ja? Tad šeit ir tieši otrādāk, te ir ilgāk jāmīca. Ja? Nepareizas proporcijas uz aci, tāpēc es arī vienmēr saku, ka labāk visu svērt uz svariņiem, nekādā gadījumā neliekam karotes vai glāzes, jo kādreiz mums bija, kāpēc tagad nevar tā darīt, ja? Protams, tas viss nāk no seniem laikiem, cik seniem. Kādreiz bija tā, ka visiem bija graņonkas, vienas glāzes, viens veids un nekādas citas glāzes pat nebija. Ja? Karotes arī bija visas no vienas fabrikas, visiem bija vienāds. Tāpēc, protams, ka varēja rakstīt receptēs, tur 2 karotes un, tur 1 glāze cukurs un 1 glāze milti. Tagad tā nav, tagad mums katram mājās ir dažādas glāzes, dažādas karotes, dziļākas un varbūt ne tik dziļas, ja? Un tāpēc tagad, labāk izmantot, protams, svarus, ja? Ja tādi nav, tad tā būtu pirmā lieta, ko vajadzētu iegādāties. Sastāvdaļas nav sagatavotas iepriekš, ja? Man pašai tā ir bijis, padalīšos, ir bijusi tāda lieta, ka es, pieņemsim, gatavoju un saprotu, ka man pietrūkst sviests, es tagad skrienu ātri tur uz veikalu, ja, pakaļ. Labāk, lai mēs paskatāmies pēc receptūras, sagatavojam visas sastāvdaļas, iepērkamies, un tad, lai mums tas viss kaut vai ir mājās, lai mēs neatstājam, jo ir kaut kādi deserti, kurus nevar atstāt, ja? Kad tur uzreiz, pieņemsim, gatavojot tur varīto krēmu, mēs viņu noņemam no uguns, ja mēs viņu atdzesēsim, paņemsim no leduskapja, ja tur, aizskriesim uz veikalu pakaļ sviestam, viņš būs augsts, mums jāgaida, te jau mums jau aizgais tas process, respektīvi, sagatavojam visas sastāvdaļas iepriekš. Un, tad, ja mēs runājam par mīklām, tad mīklām patīk atpūsties, man liekas, es gribēju pateikt, gandrīz visas mīklas, tieši tā, gandrīz visas mīklas, jo, pieņemsim, biskvīta mīklu mēs neliekam atpūtināties, mēs sagatavojam un uzreiz liekam cepties, bet visas mīklas, raugu, bezrauga, kārtainās, smilšu, rauga, visas mīklas ir jāatpūtina leduskapī. Ja? Piedošana, man izslēdzās skaņa. Tā, trauslums, gaisīgums, zīdainīgums, cēlonis un sākas. Tātad biskvīts sīks, bet nav gaisīgs.
Tātad pārmaisīti milti vai pārputoti, ja, tad atceramies, mēs vienmēr iecilājam. Arī makaroniem, ja nevar ar mikseri maisīt, mēs vienmēr iecilājam izsijātos miltus, kopā tur ar pudercukuru mēs viņu izsijājam, un tad mēs ar lāpstiņu uzmanīgi visu to sajaucam. Ja mēs arī tā var mēģināt atcerēties, ka ja mēs vēlamies gaisīgu, mīkstu, pufīgu struktūru, tad mums būs vienmēr jāiecilā ar lāpstiņu. Ja mums ir raugs pats visu izdarīs, jo tur izdalās gāzes, ja, un tā kā raugs uzpūš to mīklu, ja, tad te būs tas tā kā savādāk. Bet ja mēs vēlamies tā kā tādu gaisīgu, un ja tur nav raugs, tad mēs atceramies, ka mēs iecilājam ar lāpstiņu. Ja panakota, pieņemsim, ir pārāk stingra gumijota, kas šodien jums būs dāvanā visiem, kas piedalījās webinārā, dāvanā būs klasiskā panakotas recepte. Viņa ir, es taisīju ar vaniļas pāksti, bet jūs varat arī, es ieteiktu, protams, no sākuma izmantot to pašu vaniļas pāksti, bet negribās, nav iespējas, nav veikalā, nepārdodās vai vēl kaut kas, jūs varat aizvietot, pieņemsim, ar Earl Grey tēju, ja, vai varat, var arī citu kādu tēju aizvietot. Jā, tā kā, var, protams, vanilīnu vai vaniļas cukuru pievienot, bet es ieteiktu, tā kā, protams, no sākuma pamēģināt atrast to pāksti, jo Rimī veikalos viņi tagad arī pārdodās, un jums sanāks vienkārši burvīga panakota, viņa tāda maiga, forša, un nav gumijota, un viņa pilnīgi tāda krēmīga. Jums arī sanāks, un tā kā varēsiet baudīt. Un kas ir vēl forši, ka jūs varat to panakotu sasaldēt, pieņemsim, ja, kādu mēnesi, un tad atnāk ciemiņi, vienkārši zinām, kā atnāks ciemiņi, ieliekam leduskapī no rīta, uz nakti, un jau nākošajā dienā, kad atbrauc ciemiņi, jums no leduskapī ir forša panakota. Tā kā izbaudiet, uztaisiet, ja taisīsiet, gatavosiet, priecāšos, ja arī mani ietagosiet kaut kur sociālajos tīklos, tā kā tas būs ļoti forši. Ja? Un vēl par šokolādi. Šokolāde pēc atdzišanas ir, tātad, ja viņa ir, tātad, ja mēs nepareizi temperējam šokolādi, tad viņa būs tāda matēta, viņa nebūs spīdīga, un viņa arī neturēs savu formu. Leduskapī varbūt turēs, bet izņemot no leduskapī, viņa tā kā sāk kust. Tā kā tas arī tāds ir. Jā, tad par šodienas izrunāto tēmu varbūt jums ir radušies kādi jautājumi. Jūs varat tos jautājumus droši ierakstīt čatā, varat pacelt rociņu vai varat vienkārši izslēgt mikrofonu un pajautāt. Un jā, tā kā es esmu gatava jums arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Šodien mati nestāv. Jā, tā. Jo nākošais, ko es gribētu arī paturpināt, jūs varat pagaidām ierakstīt. Es arī drusciņu gribētu paprezentēt akadēmiju. Tad mums akadēmijā tagad ir tā, ka bišķiņi ir nelielas tā kā izmaiņas. Ja iepriekš bija tā, nopērkot tā kā akadēmijas abonementu, tad bija pieejamas tēma un iepriekšējā mēneša tēma, tad tagad ir tā, ka tās tēmas, pieņemsim, ja jūs iestājaties akadēmijā, tad viņas jums tā kā krājās visu cauru gadu, tā kā parakstot to vienošanos. Ja? Un šobrīd ir tāda akcija līdz jaunajam gadam, tad akadēmijas abonementa cena 17 eiro mēnesī, un mēs mācāmies katru mēnesi jaunas tēmas. Varbūt man sanāks padalīties tulītās. Tā, jā, viņš man neieslēdzās, labi. Tā, vienu sekundī. Tā, jautājums. Ir kāds budžeta variants, kā temperēt šokolādi? Ir viens ļoti vienkāršs variants, kā temperēt šokolādi. Nav jāpērk akmens flīze,
To var darīt tā kā divos veidos. Viens ir, ka mēs temperējam šokolādi ūdenspeldē. Otrs variants, ka mēs to šokolādi varam temperēt arī mikroviļņu krāsnī. Iecilājot miltus biskvītā, cik ilgi ir jāiecilā ar lāpstiņu, lai nepārmaisītu, jo bieži gadās, ka milti nav iecilājušies. Šeit, Kristīna, nav baigi jāuztraucās par to, ka ka tev tas gaisīgums pazudīs, jo tev tāpatās cepeškrāsnī viņš pacelsies, tas biskvīts, jā. Tā kā tur ir klāts apumais pulveris, jebkurā gadījumā, gandrīz visās receptēs man šķiet, ka viņš iet, jā. Izņemot klasisko, bet jā, ir labi jāsamaisa, tu maisot ar lāpstiņu, tu to biskvītu nekad nepārmaisīsi. Ir tā, kad mēs tā kā maisot ar lāpstiņu, te ir ļoti svarīgi, lai nepaliek tie kunkulīši tādi miltu tādas bumbiņas, ja? Tad mēs sajaucam, lai mums nav tās bumbiņas. Jo savādāk, tad, kad mēs liksim cepties, griežot biskvītu, mums tie miltu gabaliņi tā arī parādīsies. Ja? Un tāpēc arī miltus vienmēr mēs izsajājam, tad mums arī būs pēc tam vieglāk iecilāt ar lāpstiņu. Jā, ieraksts būs, nosūtīsim arī e-pastā visi, kas bija, jā, tā kā būs. Par šokolādi es gribēju pajautāt. Es esmu redzējis video, kad ūdenspeldē izkausā pusīti, un otru pusīti pieliek tās granuliņas. Tas ir tas veids, jā, ūdenspelde. Tas ir tas veids. Tieši tā, jā, to var darīt, ja nav mikroviļņu krāsnes, pieņemsim, to var darīt tieši tāpatās mikroviļņu krāsnī, mēs daļu tās šokolādes tā kā izkausājam, un otru daļu mēs pievienojam klāt, tā kā un sajaucam, var sablenderēt. Jā, tikai, lai blenderis mums nesalūstu, atceramies, samaisam, lai tā šokolāde bišķiņ tā kā paliek mīkstāka, un tikai tad lietojam blenderi, lai blenderis mums nesalūst. Jā? Jā, man arī jautājums. Jā. Julija, kāds būtu Ziemassvētku deserts kārtākais? Gardākai, tā mums būs nākošā mēneša tēma, mums būs 15. decembrī, un tur mums būs daudzu valstu dažādi deserti. Šoreiz mēs cepsim paši piparkūku maiņu, ja, decembrī. Jau viss ir procesā, tā maziņš tāds ieskats ļoti smuki sanāks, es jau zinu, es pat zinu, Indra tur laikam uztaisīs vispār pili visdrīzāk, jo viņai viss ir reiz divi, bet jā, tā kā, bet ir ļoti daudz, pieņemsim no plaucētās mīklas eglīte var uztaisīt, pēc tam, jā, tad ir tas no kartupeļu, ziniet, bija tas deserts kartupelis. No viņa var ļoti forši čiekuru uztaisīt, arī tur temperē šokolādi. Tā kā ir ļoti daudz interesanti vainadziņi, dažādi vainadziņus var gan no tās pašas medusmīklas, ko mēs taisījām, ja, akadēmijā, to vienkārši nodekorējam savādāk Ziemassvētku noskaņās, un redz, kur ir jau tā kā Ziemassvētku deserts. Idejas ir ļoti daudz, man jau, tā kā viss tas tā kā krājās, es nākošo taisīšu vairāk ar bildēm, lai tas viss tā kā mums šeit ir tā kā vairāk kā teorētiski, lai saprastu, izprastu to tēmu, bet tur jau vajadzēs tieši otrādāk, tur vajadzēs, ka reiz, lai mēs redzam. Jā, tā kā būs daudz bildes uz nākošo 15. Jā, tā kā, jā, nāciet droši. Jā, Pavlovas vainadziņš, pareizi, Indra, jā. Pavlovas var, tā kā jūs jau mākat arī taisīt meringas no Pavlovas kursa meitenes vai tās, kas ir akadēmijā, var no Pavlovas eglītes taisīt, jā, tā kā tur ļoti daudz pusola, norādījis pusola. Astra, ziniet, es tādas receptes jums neieteiktu atkārtot mājās pusola. Olas svars ir 50 grami, kur ir 20 grami dzeltenums un 30 grami baltums. Puse olas, tas nozīmē, jūs varat sakult to olu un nosvērt 25 gramus. Tas visdrīzāk tas ir tas, ko tas nozīmē. Bet, ja tiek rakstīts, tas vairāk varbūt tās uz plaucēto mīklu, plaucētās mīklas receptē visdrīzāk.
tā varētu būt rakstīts. Ja? Es tā vienkārši saprotu, jo ļoti daudzās receptēs tiešām pie plaucētām mīklām nav norādīts konkrēts daudzums. Un parasti saka, pieņemsim, skatieties pēc konsistences. Ja? Bet ja tu gatavo pirmo reizi, tu jau vēl nezini, kādai konsistencei ir jābūt. Tāpēc man patīk receptes, kuras ir ar gramiem. Un es arī meitenēm dodu tās receptes, lai būtu ar gramiem, lai tu vari tiešām uz svariem uzlikt un lai tu saproti, cik daudz tas ir pusola. Jo olām arī ir izmērs dažāds. Es izmēra olas, tās būs mazākas, M olas būs tās 50 gramīgās, ja, un bišķi lielākas, tur 68 grami, tās ir tās L olas, tāpēc, puse ola te ir tāds... Kādas olas? Parasti. Visi izmanto vidējās, ja, kādas izmanto tur tas konditors, grūti spriest, ja, tā kā. Bet pusola 25 grami, es tā būtu likusi. Un vienmēr, ja mēs taisam to pašu medusmīklai, tad visdrīzāk arī, ka medusmīklai sajaukts kopā un tad nosvērts puse. Un tie ir tie 25 grami. Jā. Es nevaru pateikt, ka tie ir 100% 25 grami, bet man patīk labāk receptes, kuras ir kur ir grami norādīti. Jā. Tā. Sanāks man. Tā, es gribu pamēģināt ieiet. Šeit bija jautājums par proporcijām, par viena ola, viena ēdamkarota milti, jā, un viena ēdamkarota cukurs. Man tā cepa mūsu mammas un vecmāmiņas, un es citreiz tā daru. Ir tiesas, tas strādā. Nē, viss ir ok, jā, redzi, tāpēc es saku, tas nāk mums tā kā no paudzes paudzē, tās karotes, tās glāzes, jā, un ļoti daudzi varbūt arī tā arī turpina, un es pat ticu tam, ka viss arī varbūt ir senāk, jā, ļoti labi, bet, te ir tas, kad kādreiz tās glāzes bija tiešām 200 grami, tagad mums tās glāzes ir 180, 175, tā kā atšķirās, ja? Un ja mēs liekam, pieņemsim, vienu olu un 200 gramus, mums sanāks viens rezultāts. Ja mēs liekam vienu olu un pieņemsim 175 gramus, mums sanāks savādāka tā tekstūra. Te ir tā būtība, ja? Ko es, kāpēc es iesaku tomēr tos svars iegādāties. Jā, protams, ir kaut kādas receptes, tādas kā klasiskais biskvīts. 4-5 olas, 100 grami tas cukurs un 100 grami no sērijas ietur milti. Tā nebija, bija 200 grami laikam. Un tad ja mēs šito te visu tā kā sajaucam, te ir tā būtība, ka tā kā tie grami ir vienādi. Tad jā. Jā, pareizi, paldies, jā. Bet, ja pieņemsim, ir tas, kad kaut kādas savādākas receptes, ne tās klasiskais, kur ir tā kā 1:3, 1:4, jā. Tur varbūt var tās glāzes likt, jā, tur man vīrs rīsus tā vāra vienmēr, jā, glāza rīs ir divas glāzes ūdens. Bet te ir, tā kā, konditorijai te ir tā, ka mums ir kaut kādi deserti, kur mēs liekam ne tikai 2 vai 3 sastāvdaļas, mēs liekam vairākas. Jā, mēs liekam 4, 5 kaut kur, jā, tāpēc. Pieņemsim kuļot olu baltumu ar cukuru, jā, tur var būt tās glāzes, jo ir 1:2, jā. Tāpēc, te ir jāskatās, skatoties kāda recepte. Uz visām... Tad jautājums vēl par cukuru. Teiksim, ja norādīts biskvītā ir diezgan liels daudzums cukuru, ja? Un es izvēlētos izmantot mazāk. Cik liela iespēja, ka tas ļoti, cik mainīs to struktūru? Labi, es nerunāju par garšu, ja? Lai nebūtu tik salds, bet vai tas ietekmē arī biskvītu struktūru vai cepšanās ilgumu vai vēl kaut ko tādu?
sanāk tā, ka 20% mēs varam mierīgi tā kā nomīnusot, un tas ļoti neietekmēs ne struktūru, ne garšu, nu tā kā ne, nu garšu jā, būs mazāk salds, bet struktūru, cepšanas laiku, visu šo te, tas tā neietekmēs, ja? Bet var samazināt pa lielam gandrīz vai visas receptes, kur vēl nav samazināts cukurs, ja? Uz 20%. To es stāstīju arī iepriekšējā tajā cukuri un saldinātāja tajā webinārā, var arī mājaslapā paskatīties, ja, tā kā droši. Jā, un cukuru var samazināt uz 20%. Tā kā to var darīt. Nu, Paldies. Nu, ja ir rakstīts, ka jau ir samazināts, jā, tad labāk nē. Jo, pieņemsim, tā makarūna recepte, kas man ir, nu, tā kā mājaslapā, tā ir jau ar samazinātu cukuru. Tur jau vairāk, nu, nevar samazināt. Tur jau Jā, es domāju vairāk par biskvītiem. Es saprotu, ka tur Mhm. periņiem un visiem tiem tur ir svarīgi tās proporcijas, lai izdotos labs rezultāts. Tieši par biskvītiem bija domājis. Jo cukurs, ko dara biskvītam? Cukurs, viņš izkūst un viņš izveido plēvīti apkārt olu baltumatai bumbiņai, tam burbulītim. Ja? Un, ja tur būs tā kā mazāks daudzums, viņa tāpat izveidojas. Bet tāpēc saku, 20, 25, te ir tā kā atkal ir, tā kā jātestē un jāskatās, bet 20% tas ir 100%, jūs varat samazināt. Ja? Jo viņa tāpat izveidos, jo te ir tam cukuram ir tas darbiņš, kas jāizdara, ir jāizveido tā plēvīta apkārt. Ja? Jā, paldies. Par varīto krēmu, kā ir pareizāk likt sviestu siltam vai atdzisušam. Par varīto krēmu ir tā, ka mēs varīto krēmu atdzesējam līdz 40 grādu temperatūrai. Tad viņai ir jābūt ne karstai un ne augstai, bet ir jābūt siltam un sviestam arī ir jābūt tā kā istabas temperatūrā. Tad viņi ļoti forši savienojās kopā, nu tā kā aprecās. Ja, tad te ir tā. Ja tu pieliksi augstu sviestu pie silta krēma, tad tev sviests izkusīs, paliks tāds šķidrs. Un sajaucot, tāpat tās varēs redzēt, nu, tā kā tādus kā sviesta burbulīšus maziņus, ja, nu, kaut vai minimāli, bet viņi, būs tādi, nu, kā, tāpēc labāk, jā, jo tad būs, arī tad, kad sviests izkūst, viņam ir viena garša, un tad, kad viņš ir tāds krēmīgs, silts, viņam ir cita garša, jā, tā kā viņam arī tas tā kā, uz to garšu vairāk tā kā ietekmēs, jā. Tā. Bet vārītais krēms, teiksim, ir tas klasiskais, kas ir lauku tortēm. Jā. To puto istabas temperatūrā un pēc tam pievieno vārīto krēmu, jā. Bet Napoleonam jau ir, kad siltā liek to sviestu, tāda veida vārītais krēms, pareizi saprotu? Sanāk, jā, mēs tā kā izveidojam pirmā daļa, mēs uzvāram to daļu, kur mums ir olas, cukurs un piens, jā. Mēs uzvāram, mēs uzsildam pienu, sakuļam olas ar cukuru, pievienojam pienu pie olām ar cukuru, atgriežam atpakaļ katliņā, uzvāram līdz mums sabiezē, tur vēl cieti vēl palaid garām, līdz sabiezē, tad, kad viņš mums ir sabiezējis, atdzesējam to līdz, tā kā istabas temperatūrai, jā, un tad mēs pievienojam to istabas temperatūrā, saputojam sviestu un pievienojam klāt. Jā. Nu, jā. Es vienkārši biju atšķirību, jūs domājat augstu sviestu, ka jūs putojat un tad pievienojat? Nē, tikko izvāra krēmu, viņš ir karsts, un tur iemaisa augsta sviesta pikucīti. Es īsti neizprotu to, kāpēc tā dara, bet tas ir ne jau priekš tā mājas tortēm, bet mājas kūkas, bet priekš Napoleona un kaut kādu vēl vietas kūkas. Jā, tā var darīt. Tā daram, jā. Tikai, ne pavisam tur augsts, drusciņ viņu tomēr vajadzētu to krēmu atdzesēt. Drusciņ, jā, un tad pievienu. Lai viņš tur izkūst, jā, tā kā maisot, bet lai viņš pavisam tā ātri neizšķīst. Skaidrs, jā, labi. Tad vēl viens jautājums. Jā.
to krēmu, kad jūs stāstījāt, jā, es zinu, es atceros, ka arī tā vienmēr ir bijis, kad tos pienu uzsilda un tajā olu miltu masā pielej. Bet es daru visu vienā katlā. Var arī tā darīt. Es arī tā Jā, daru, kad tikai tas gribās ir, man ātrāk. liekas, tas ir bišķiņ ilgāks process, bet rezultāts ir Vienāds. gandrīz, jā. Es arī tā daru, jā. Bet pareizi ir tā, kad mēs tā kā to pienu silto pievienojam tām olām, un tad pēc tam mēs to visu atgriežam atpakaļ katliņā. Tas ir pareizi. Tā ir. Tas ir pareizi un drošāk, man liekas, arī. Un drošāk arī, jā, tas ir tam dēļ, lai mums olas neaiziet kunkuļos. Jo tad, kad mēs visu salējam katliņā, mums var sākt aiziet tas process, ka mums tā ola ātri uzvārās, un viņa jau tā kā ir vārīta ola gabalos, omlete tur ir iekšā. Jā, es to karstumu palielinu pamazām. Es teiksim, man ir indukcijas līdz 14 karstumam, tad es no sākuma uzlieku uz 2 nieciņu, tad uz 4, es tā kā palēnām. Bet, jā. Jā, var tā darīt, bet te ir, es saku, ir jāskatās, lai nav omlete. Ja mēs pārlējam tā pareizi daram, ja, tad tas ir, tā kā neatgadīsies tas, ka pārvērtīsies omletē. Ja? Jā, tad es paturpināšu bišķi vēl par to varīto krēmu. Kā ir ar milti, parasti iekviešu milti un tā cieta kukurūzas? Ko var izmantot tikai, parastos miltus es zinu, ka var izmantot tiešām arī viens pašs, bet es arī kombinēju citreiz, bet vai var izmantot kukurūzas ciet tikai viņi? Jā, es tikai lieku, jā. Tikai, bez parastiem bez miltiem, jā. Labi. Jā, var tā. Tāda klisterēna sajūta, tāda klisterēna, nesanāk tāda klisterēna tā? Nē, kādreiz lika miltus tam dēļ, tāpēc, kad milti bija vairāk pieejami un kartupeļu cieti negribēja likt, jo kartupeļu cieta tiešām padara tādu kā arī gan piegarša ir, tai kartupeļu cietē, un viņa tā kā, kukurūzas ciete, viņa pavisam savādāk uzvedās, un tāpēc var likt tikai kukurūzas cieti mierīgi. Kādreiz lika, tāpēc, kad arī nebija tā kukurūzas cieta tik ļoti pieejama, un tāpēc lika arī miltus klāt kādreiz, jā. Labi, paldies. Jā, skatībā. Vienkārši gribas painteresēties, jo es tā kā jau gadiem mājās pati darbojos un daru un izzinu no interneta un visu, un otrais webinārs arī par cukuriem klausījos, bet nebiju dzirdējis pat, kaut kas noteikti pamaisīgi nedzirdējuši, tiem -20%, ka var noņemt nost. Bija, mēs runājām, jā, es atceros. Tā kā paldies. Tā, es gribu pajautāt, vai jūs redzat tagad šito te lapu, kas ir atklāja jaunas garšas, to mājaslapu, vai neredzat? Akadēmijas abonementa kalendārs tur rakstīts ir, es piemēram redzu. Jo viņš citreiz, es nezinu, kāpēc nepārslēdzas. Pamēģināšu šitā tagad vēlreizīti. Tagad? Mainījās ekrāns jums, ja? Vai mājaslapu jūs redzat? Paldies, Astra, laikam, jā, redzat. Es saprotu, ka redzat. Ja neredzat, padodat ziņu, ka neredzat. Ko es te gribēju jums parādīt? Es gribēju jums parādīt par to akadēmijas abonementu. Kā mums ir par akadēmijas abonementu? Tātad, kas mums būs? Kas vispār ir akadēmija? Tātad mums ir teorijas lekcija, kura vienmēr iznāk 1. datumā. Pieņemsim, decembrī mums būs piparkūku mīkla, tur būs teorija, viss par piparkūku mīklu, veidi, tehnika un tā kā padziļināti. Tad nākošais ir, tad katru mēnesi mums ir jauna tēma. Janvāris būs par šokolādi. Tad video receptes. Kā kuro mēnesi, 2 noteikti, tur ir
ir 3, un varbūt ir citreiz, kā tur plaucētai mīklai bija 4, jā, tā kā varbūt arī, ka vairāk, bet, 2 optimāli. Jautājumu atbilžu sesija, parasti tā kā uz mēneša beigām mēs satiekamies ar meitenēm, uzdod jautājumus par iepriekšējo tēmu vai par šo te pašu tēmu, kas šobrīd ir, tā kā izrunājam jautājumus, tad mums ir ikmēneša konkurss, tad mēneša beigās iesūtam mājas darbus, tur mēs izdomāsim, ko mēs tieši gatavosim, nobalsosim, izdomāsim vai to, un tad mēs iesūtam mājas darbus, un visas meitenes, kas ir čatā, nobalso par kur būs visvairāk tie sirsniņas vai īkšķis uz augšu, tad tā meitene mums uzvarēs nākošā mēneša abonementu, ja, tā kā nebūs jāmaksā. Un, protams, gada balva labākais students dabūs 2027. Gada abonementu. Jā, tad te ir tas pats. Novembrī mums šobrīd ir tātad kārtainā tēma, mēs gatavojam krosānus, napoleonu, volavānus, tad mums ir decembris, tātad būs piparkūku mīkla, starp citu visi, kas pieteiksies akadēmijai uz jauno gadu, piparkūku mīkla būs dāvanā. Tā, un tad es gribēju pastāstīt arī par kalendāru, kas vispār būs 2026. gadā mums akadēmijā. Būs tātad... Izskās preci, tur jau forši. Jā, laikam. Tā, tad būs šokolādes deserti. Mēs gatavosim bruneti un trifeles. Trifeles tāds, tur varēs arī vairāki pildījumi iekšpusē, ka mēs varēsim uztaisīt, tad smilšu mīkla. It kā kaut kādas tēmas mums atkārtosies, kas bija 25. gadā, bet būs jauni deserti. Varbūt esat redzējuši arī trends bija amerikāņu kukijas, cepumiņa sirds formā, tā kā būs tur arī Valentīna diena, būs jāsagatavojās vai kaut ko tādu interesantu. Martā izņemsim zefīrus, tad aprīlī olu baltuma masa, angel food cakes super gaisīga, vienkārši ļoti tāda mīksta olu baltuma kūka, meringas, arī tur parāda, kā dažādi būs varianti, plaucētā mīkla gradzane ar biezpiena krēmu un Paris Brest, saldējumu vasarā, taisīsim sorbetu no oglu bieziņiem, paņemsim medus mīklu, kur būs rulete un mafini. Tad bezrauga mīklē būs melītes austiņas, kaut kāda klasika. Raugu kārtainā mīkla dāņu bulciņas ieguglējiet, kas tāds ir riktīgi forši ābolu rozītes. Un keksiņi. Mramorā, es nezinu, varbūt jūs zinat, tas ir tad, kad šokolādes kopā ar to balto viņi tā kā pārklājās. Apelsīna keks un Ziemassvētku klasika štolens, un to mēs runāsim nākošajā tajā lekcijā. Jā, un... Jā, es nezinu, vai kaut kā man paskatīties... Kā es varu veidot tos webinārus, lai uzreiz automātiski skaņa būtu izslēgta. Būs jāpaskatās, nezinu vēl pagaidām. Tā, un tad es gribēju vēl arī pademonstrēt kabinetu, kā izskatās, piespiežot uz šito te cilvēciņu. Te var ieiet tā kā savā personīgajā kabinetā, mājaslapā, un kā tad tie kabineti meitenēm izskatās. Sasveicinamies, un tad reku šitam te apakšā pieņemsim šo mēnesi mums ir kārtainā mīkla. Tad mēs piespiežam to kārtaino mīklu. Te būs tā teorija, kas mums atvērās 1. novembrī. Te ir arī video ierakstīts, un par ko ir, un tā kā arī teorijas failiņš. Tā, un jā, tad mēs gatavojam Napoleonu, te es arī sarakstīju, cik jāatpūtina, cik kas. Ar diplomāta krēmu saliekam, noformējam,
Respektīvi ir tā kā gan receptē, gan video, gan aprakstīns, jā, tā kā to mēs visu darām. Nu, tā kā jums, pieņemsim, ja tas būs 26. gada abonements, tad kā tas izskatīsies aptuveni. Es nezinu, vai jums tur viss pārslēdzās. Es ceru, ka viss pārslēdzās. Kāpēc viņš man neīd? Vispār slēdzas. Paldies. Tā, to ir tāds parādīšu. Tātad, ja tas būs 26. gads, tad reku te ir tā akadēmija un tāds maziņš ieskats. Te ir arī aprakstīts par tām balvām. Un, jā, tad rekrutē ar 1. janvāri atvērsies, būs čatiņš, jo grupas vēl veidojās, tad pēc tam būs arī tas čats. Te būs vēl arī visas tās receptes, panakota, saļā karamele, viss, kas mums te bija tajos webināros. Tad mums te būs janvārī rekrutē atvērsies teorijas lekcijā, jautājumu atbilšu sesija, jau kalendāriņš ir arī sagatavots, kad būs deserti, un tad mēs atveram vaļā, un tad mēs gatavojam. Februāris, jā, nu tā kā te ir tas, kā izskatās tas kabinets no iekšpusītes. Nu tā kā. Un pie elektrīku. Jā. Pagājušnieku, kā attaisīja ekstensīvu. Tā. Mašīnā. Jūs redzat, tagad ir akadēmijas abonementa kalendārs? Jā, var redzēt. Vienkārši viņš citreiz pārslēdz, citreiz tā kā nepārslēdz. Nu, lūk, jā, tad te ir tā par akadēmijas čatiņu, ka mēs te izrunājam, tā kā arī, ja kaut kas nav sanācis, kādi maisiņi vajadzīgi, kādas krāsas izmantot, pieņemsim tur, kā cept, tur, cik ilgi cepeši krāsnī, nu, respektīvi, meitenes uzdod dažādus jautājumus, mēs izrunājam visu, lai viss mums izdodās. Jā, par tām bezmaksas apmācībām, kas mums jau ir bijis, ja meitenes tās, kuras ir 1. reizi vai 2. reizi, jūs varat ieiet mājaslapā un paskatīties, reku, te ir tas, ko es runāju, cukuri un saldinātāji, tad ir par kakao, var visu to noskatīties arī, nu, tā kā tur vienkārši priekš sevīm iemācīties kaut ko, varbūt uzzināt kaut ko jaunu, tā kā droši tas viss ir tā kā bezmaksas pieejams, vienkārši uzklikšanam ir brīvais laiciņš, noskatāmies, ja. Tad te ir arī par kūku un desertu dekorēšanu, par virtuves revīziju, konditorijas iesācējiem, te arī es stāstu par tiem svariem, un tad ir arī tas no gatavotajiem desertiem, nu, tā kā tas ir vairāk, ja es vēlos tā kā kaut ko būt kā mājas konditors, ja, te ir tā kā vairāk par to. Redz, ka te ir mums tas vārītais krēms, ja, ko es neatceros, meiteni, kā tevi saucā. Tu jautāji, ka te ir bezmaksas arī krēma recepte, tā kā droši var arī to noskatīties, pagatavot pēc tā, kā es jūs mācu. Te arī ir biskvīta klasiskā recepte, arī var šito droši, jūs varat paņemt, savienot biskvītu kopā ar vārīto krēmu un pagatavot, pieņemsim, kādu ogu augļu pildījumu ar to pašu kukurūzas cieti, ja, un jums jau reku kūka būs gatava. Te arī par krāsām, par uzgaļiem, par krāsām un par uzgaļiem. Tā kā to arī var paskatīties droši, pārslēdzās man. Tā, to ir tās atšķirsim. Stāstīs. Jā, nu lūk, tā kā šie te bezmaksas materiāli visi mums ir mājaslapā, tā kā tos var droši kā man te es nodemonstrēju, droši var apskatīties. Tā, paskatīšos čatu. Paldies, Julija, par padomiem. Tā. Jā. Tā. Tā. Vai var
glābt pārkultu krēmu, kad tekstūra jau ir sviesta bumbiņas un drusku šķidrums. Var izglābt, Indra. Izstāstīšu, kā to var izdarīt, man tā arī bija. Kāpēc ir tādas sviesta bumbiņas? Tāpēc, ka vajadzēja drusciņu pagaidīt, lai tev tas sviests būtu izšķīdis. Ja? Var ielikt ar īsiem impulsiem mikroviļņu krāsnī vai ūdenspeldē, drusciņu uzsildīt un visu to sakult ar putojamo to mikseri. Ja? Un tad tev viss būs ok. Jā. Tas, es zinu, man tā eklēriem bija kaut kad ļoti, ļoti sen, un es tad arī gribēju izglābt, un es skatījos, kāpēc man tās bumbiņas tādas maziņas, smalka bumbiņas tādiem punktiņiem, un tas bija tas sviests. Jā, ūdenspeldē, jā. Vai mikroviļņu krāsnī ar īsiem impulsiem, tā kā to var izglābt. Tas nav tik tas, ko nevar izdarīt. Jā. Nu jā, un šodien arī tas vēl viens papildus bonusiņš ir tas kodiņš novembris 20 līdz 27. 3 dienas viņš darbosies, tā kā ja ir vēlme, 20% atlaide visiem kursiem, kas ir mājaslapā, var droši iegādāties ar to novembris 20 kodiņu. Ja? Ai, Indrā, nu nevar taču tā. Tas, ka viņam tur bija mazi gabaliņi, tas arī nav tik traki, tas nekas, jo varbūt pat arī, nu skatoties arī, cik smalki viņi tev ir sanākuši, jo man bija tādi pavisam kā punktiņi, jo viņš jau bija ēdams tāpatās. Nē, Klau, Julija, man bija vienkārši vēls vakars, un es domāju, ko es tos kaimiņus besīšu, nolaidu podā un vienkārši izkausēšu šokolādu un pārlietu to kūku ar šokolādi. Man nebija ne laika meklēt, ne gaidīt, bet tagad es zināšu, ka var glābt. Paldies. Nu šito var. Ir kaut kādas lietas, kuras nav glābjamas, bet šito varēja, jā. Starp citu, vajag pielikt tur pie tām 5 kļūdām vienkārši, kā var izglābt, jo tur, kur mums ir par to bento kūkām krēma, tur ir kā izglābt, tad šitam arī vajag pielikt, lai ir. Jā. Nu, lūk tā kā jā, meitenes ar to atlaižu kodiņu droši var arī kaut kādus kursus iegādāties, kā solīts visām dalībniecēm. Esmu sagatavojusi superīgu panakotas recepti, pagatavojiet, izbaudiet, pacienājiet tuvos mīļos radus, visus darba kolēģus varbūt kāds. Jā, tā kā šitā tā panakota riktīgi forša ir. Man viņa pašai ļoti garšo. Tā kā tā. Paldies par dalību, jā, ka piedalījāties. Nākošais webinārs mums būs 15. decembrī. Ja ir vēl kāds jautājums, droši var vēl uzdot. Jā, priecāšos, ja liksiet sociālajos tīklos savus pagatavotos desertus, ietagosiet, lai es varu arī paskatīties, iešērot pie sevis un tā kā jā. Neforši. Paldies jums liels, ka piedalījāties. 1,5 stunda paskrēja nemanāmi. Ļoti ātri. Paldies. Jā, atlaižu kodiņš novembris 20, ja vēlaties kursu. Un gaidīšu akadēmijā, protams, ja vēlaties pievienoties, arī padodat ziņu. Gribu piedalīties akadēmijā nākošajā gadā. Nosūtīšu jums tad vienošanos. Droši varat rakstīt man arī uz to. Es uzrakstīšu info@saldāpar.lv uz šito te, ja vēlaties, kā droši. Ja? Es būšu priecīga, ja pievienosieties. Ja. Paldies. Nu jā, un tiekamies tad decembrī. Labi, tad meitenes jautājumu izskatās, ka vairāk nav. Jauku jums dienu, lai sniedziņš ir arī Liepājā un
tā kā un arī citās pilsētās, jo mums ir drusciņu uzsnidzis, un es ceru, ka arī jums un garastāvoklis pacelsies un būs forši. Tā kā paldies jums liels. Labi, tiekamies decembrī. Atā!